Bieži vien cilvēki jautā, kuras ir tās krāsas, ar kurām vajadzētu sākt, jo par cik toņu ir tik ļoti daudz, un visus noteikti uzreiz iegādāties nav iespējams. Atbildēt uz šo jautājumu, protams, ir ļoti grūti, un tas ir tikai un vienīgi atkarīgs no tā, kas būs tās lietas, ko cilvēks vēlēsies krāsot, jeb zīmēt visvairāk. Ja jūs jau zinat, ka jūs vēlēsieties krāsot ziedus, piemēram, visvairāk vai augus, tad jums būs nepieciešams, protams, vismaz 3 toņu zaļie, lai krāsotu katus un lapas, un tad dzelteni un sarkani toņi, no katra vismaz pa 3. Savukārt, ja jūs visvairāk vēlaties krāsot cilvēkus, tad jums būs papildus nepieciešami arī sejas jeb ādas toņi, matu toņi dažādi, un vēlams tātad no katra vismaz pa 3. Par cilvēku ādas un matu krāsošanu tūlīt pat taps arī nākošais video ar visiem piemēriem gan dažādiem ādu tipiem, gan matu krāsām. Vienmēr pirms attēla krāsošanas būtu nepieciešams pārliecināties, ka jūs izvēlētās krāsas patiešām savā starpā labi sadarēs kopā. Līdz ar to jums vajadzētu ņemt kādu tādu pašu materiālu papīra gabaliņu un vienkārši mēģināt sapludināt šīs krāsas kopā, lai redzētu, kā tas izskatīsies. Ja esat apmierināti ar iegūto krāsu kombināciju, tad droši varat sākt ar to veidot savu ilustrāciju. Ja laukumi ir samērā maziņi, tad visbiežāk sāk ar tieši ēnu ielikšanu. Un tad, ejot uz arvien gaišāku tonīti, pievieno pārējās krāsas nedaudz vairāk nekā ēnas tiesa. Turklāt, ja visas krāsas ir iznākušas beigās pārāk gaišas, jūs jau vienmēr varat iet pāri ar tumšāko no krāsām, lai izveidotu akcentiņus. Un arī pēc tam pāri nedaudz ar gaišo, lai sapludinātu tikko ievietoto akcentiņu malas. Lūk, šādi svārciņi. Krāsojot attēlus uz ļoti porainām virsmām, kā piemēram šis jaunais koks, jārēķinās ar to, ka krāsas var plūst pāri kontūrām. Un šajos gadījumos vēlams būtu atstāt nelielu gabaliņu no pašas kontūras un ļaut krāsai aizplūst līdz kontūrai pašai. Šajā kastītē ir tāpat kā iepriekš izmantots spiedoks, kurš ir nospiests ar Zucchineco Memento Tuxedo Black tinti. Un apkārtējais fons ir ietonēts ar distress tintēm un sūkļu uzglīšiem. Atcerieties, ka šos filmsters jūs varat lietot arī uz stikla, uz plastmasas, uz metāla, uz auduma, ādas un daudziem dažādiem citiem materiāliem. Lai arī to berzējot nekas mums nost nenāk, jāatcerās tas, ka tomēr mazgājot ar trauku mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni, ar laiku šī krāsa tomēr nonāks nost. Tādēļ, tāpat kā, piemēram, dekupāžā, jeb dažādos citos
priekšmetu dekorēšanas paņēmienos. Vienkārši šo visu vajadzētu nolakot ar ūdens izturīgo laku, porcelāna laku, kuru jācep, vai ar vitražas laku, kuru var mazgāt pat trauku mazgājumā mašīnā. Promarker flomasteri noder arī dažādu rotājumu iekrāsošanai, ja mums tie nav pieejami vajadzīgajā krāsā. Kā piemēram šī gadījumā kniedi ir iespējams nokrāsot sarkanu. Vislabāk krāsosies sudraba vai balti metāliski priekšmeti. Ļaut tai nedaudz nožūt un varat droši lietot savā darbiņā, un tas nodrošinās to, ka jūsu rotājumi vienmēr saskanēs ar jūsu veidotā darbiņa krāsām. Ievietosim kniedi. Lūk, mūsu kniedi. Šādi pati ir iespējams dekorēt arī kristāliņus. Marķieri noderēs arī tad, ja, piemēram, vēlaties izveidot no sevis izkrāsotas ilustrācijas salīmeņotu centrālo attēlu. Taču izrādās, ka jums, piemēram, nav pieejams tieši tādā krāsā, kā vēlaties, kāds kartons, no kura izgriezt apakšējo līmeni. Šajā gadījumā vienkārši ņemiet to pašu flomasteru, kuru izmantojāt ilustrācijas veidošanā. Un, lūk, jūsu interesantais centrālais attēls. Tāpat ar šiem flomasteriem ir iespējams ļoti ātri un ērti izveidot paši savu rakstainu papīru, piemēram. Tāds interesants paši izgatavots strīpains papīrs. Varbūt vienīgi pacietieties nedaudz taisnāks līnijas vēl nekā man tas izdevās šoreiz. Un pēdējais, taču nebūtu ne vispār pēdējais no tā, ko ir iespējams izdarīt ar šiem flomasteriem, ir kodoskopu lēvi jeb acetāta krāsošana. Tas var būt interesanti tādos gadījumos, ja jums, piemēram, ir fotogrāfija ar vietām, kuras jūs vēlaties noslēpt, taču nevēlaties tās nogriezt pilnībā, lai tās tomēr paliek netiktu sabojāt fotogrāfiju un varbūt, ka šīs vietas jums par kaut ko atgādina, taču varbūt nevēlaties tās rādīt visiem. Līdz ar to ir iespējams izveidot šādu caurspīdīgu pārklājumu, kuru varam novietot pa virsmu fotogrāfijai un izmantojot, tas ir vienkārši spēles paliņas, kādu duramu rīku, piemēram, īleni, un tikko iepriekš nokrāsotos atlocamās spraudītes, šo te caurspīdīgo pārklājumu mēs pievienojam fotogrāfijai.
apgriežam otrādi un atlūcam fotografijas kājiņas. Un atlūcam spraudītas kājiņas. Un varam, protams, arī atstāt šādu te, ka tas ir paceļams un varam apskatīties, kas tur īsti apakšā ir. Varam arī apakšējos stūros pievienot spraudītas. Šāds te plēvi krāsošanas paņēmiens lieti noderēs tiem, kuri veido dažādas kratāmās kartiņas. Līdz ar to jūs varat šai kratāmajai kartiņai virsū iegūt gan attēlu, gan, piemēram, arī uzrakstu. Paldies par skatīšanos! Šai reizē tas ir arī viss. Taču nākamajā video parādīšu jums, kā visvieglāk un ērtāk ir iekrāsot dažādas cilvēku sejas un matus.